produkts. Nevienmēr drošība darbā ir atkarīga no aizsarga līdzekļiem, bet arī no emocionālā klimata, kāds valda starp darba devēju un arī darbinieki. Un jo vairāk uzņēmumos runā un domā, kā padarīt ikdienu patīkamāku un izvairīties no nevajadzīgiem starpgadījumiem, jo ražīgāk un drošāk ir darba kvalitāte. Jā, lai uzņēmējs rosinātu vairāk padomāt par saviem darbiniekiem, to drošību un komfortu darbā, Valsts darba inspekcija rīko īpašu konkursu ar savdabīgu nosaukumu Zelta ķivere. Turpinājumā Rūta Čivča. Darba drošība ir lieta, par ko jāatceras ne tikai tad, kad gadījusies kāda nelaime, bet jādomā ikdienu strādājot, lai nelaimes nenotiktu. Ir nozeres, kur darba apstākļi ir patiešām bīstami. Būvniecība, darbs ar ķimikālijām, darbs ar tehniku, darbs augstumā un vēl un vēl. Šķiet viens no uzņēmumiem Latvijā, kur darbiniekiem jāuzņemas liela atbildība par savu darbu, kā arī rūpīgi jāievēro drošība, ir farmācijas uzņēmums Grindex. Uzņēmums ir liels, ļoti daudz dažādas darba vietas un katrā vietā katru dienu neienāks, tāpēc ir uzraudzība deleģēta vadītājiem, lielāka struktūra vienību vadītājiem, kam atkal ir mazāka struktūra vienības apakšā. Uzņēmums no tiesas ir liels. Latvijā vien Grindex nodarbina 800 cilvēku. Lai parūpētos par katra darbinieka drošību, tiek veikti īpaši piesardzības pasākumi. Telpas ir nodalītas ar dažādām piekļuvas zonām, un katrai piekļuvēji, lai tiktu pie gala produkta, pie pusfabrikāta, no kā gatavo zāles, ir jāpārvar dažādas barjeras, tas ir jāveic dažādi higienas pasākumi, tas ir jāpārģērbjās vairākas reizes, jānomazgājas. Un tikai tad var nokļūt vēlamajā vietā, jeb vietā, kur var saskarties ar zālēm. Šāda uzmanība svarīga gan darbiniekiem, gan patērētājiem, pie kura produkts nonāk. Strādājot šādā nozarē, var atgadīties jebkas – apdegumi, sasitumi, saindēšanās. Tādēļ Mārtiņš Šulte uzsver, ka darba drošība neaprobežojas ar halātu uzvilkšanu vien. Tā darba vide jau nav vienkārši tas, kādas mums ir telpas, kādas mums ir iekārtas, ar cik bīstamiem produktiem strādājam, ar cik bīstamām iekārtām mēs strādājam. Bet lielums, vairums gadījumu tas ir mūsu savstarpējās attiecības. No savstarpējām attiecībām veidojas psiholoģiskais klimats uzņēmumā, kas nereti var pasargāt no traumām. Iepriekšējos gadus augstākā vadība darba aizsardzības mudinātā iesaistījās Pasaules veselības dienas organizētajos pasākumos. Tas ir apmeklējis savas struktūru vienības, izrunājās ar darbiniekiem, nosprauda tuvākos mērķus, kas būtu jāsasniedz darba vides uzlabošanā. Šogad Grindex darba aizsardzības speciālisti izdomājuši vēl citādu veidu, kā iesaistīt darbiniekus labākas darba vides izveidē. Mēs šogad uzsākām konkursu, uzlabosim darba vidi kopā. Augstākā vadība piekrita, iedalīja līdzekļus, kas nebija budžetā iekļauti, darbinieku stimulēšanai, šādu priekšlikumu izvirzīšanai. Katrs darbinieks uz papīra var uzlikt savas idejas, kā un ko uzņēmumā uzlabot. Tās visas tiek izskatītas un izvērtētas. Šajā konkursā ir izvirzīts, ka ieteikumiem nav jābūt sarežģītiem, jo šie sarežģītie ieteikumi nevienmēr īstenojas, un, lai viņus īstenotu, noteikti vajadzīgi liela līdzekļi. Mūsu konkursa mērķis ir ar minimāliem līdzekļiem gūt maksimālu efektu. Līdzīgi konkursi Grindex darbinieku vidū norisinās nereti. Iekšējā interneta portālā pieejamas dažādas anketas, un Grindex 2 gadus bijis arī Valsts darba inspekcijas rīkotā konkursa Zelta ķivere laureāts. Šāds konkurss norisinās ik gadu, nedaudz citādā vīzē, šogad kā reiz par savstarpējo sapratni. Tātad vēl līdz 7. septembrim uzņēmēji var pieteikties Valsts darba inspekcijas un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kopīgi rīkotajā konkursā darba aizsardzībā Zelta ķivere. Šajā Zelta ķiverē tiek meklēti tādi uzņēmumi, kuros šajā gadā ir ļoti veiksmīga darbinieku un darba devēja sadarbība darba aizsardzības jautājumu organizēšanā. Meklējam šādus piemērus, un šie piemēri tiks izvērtēti divās kategorijās. Uzņēmumi, kuros strādā līdz 100 cilvēkiem, un uzņēmumi, kuros strādā virs 100 cilvēkiem. Uzņēmumus sākotnēji apbalvos Latvijas līmenī, un spēcīgākajam būs iespēja sevi pierādīt arī ārpus robežām. Rūta Čivča, Krišjānis Grabovskis, Tautas balss. Arī Napo filmas māca uzvesties droši darbā. Piemēram, pajautā kolēģim, ja kaut ko nezini. Хорошо.